Pavisam nesen pie klausītājiem nonākusi grupas otra puse jaunā dziesma Asaras par dimantiem, kas līdzās kompozīcijai kā nav tā nav pirmatskaņojumu piedzīvos akustiskajā koncertturnejā. Uz brīdi pārtraucot spraigo mēģinājumu, grupas solists Normunds Pauniņš atklāja, ka visu turnejas laiku kopā ar otru pusi uzstāsies arī viesmākslinieki. Šī turneja atšķirsies ar to, ka te tiks savienotas divas daļas no mūsu pagājušā gada turnejas, kas tika balstīta uz albumu Nakts vai rīts, vai ne? Respektīvi otras puses dziesmām. Un tā būs puse no programmas. Un otra puse būs no pagājušo gadu iznākušā albuma Piparkūku sirsniņa, kas bija vairāk veltīts Ziemassvētkiem un ziemas noskaņai. Un tas būs dalītas dziesmas būs. Un pie tā visa piedalīsies arī Rolands Udris no Hobos, kas ir atgriezies veiksmīgā veidā no Pakistānas. Pusgadu apmeklējis Pakistānu un atgriezies un nodziedās savas dziesmas. Pirmais koncerts notiks 28. novembrī Limbažu kultūras namā, bet pēc tam otra puse dosies gan uz Cēsīm un Talsiem, Brocēniem un Gulbeni, gan arī uz Jelgavu un Kuldīgu. Pauniņš pauž gandarījumu, ka līdzās Rolandam Udrim koncertos uzstāsies arī vietējie bērnu ansambļi, kā arī trio Limonāda meitenes, ar kurām izveidojusies veiksmīga sadarbība. Pagājušajā gadā, kad radās šis albums Piparkūku sirsniņa, mēs pieaicinājām Kristīnu Peres, kas ir viena no Limonādas, vai ne? Un tad līdz ar to tas vienkārši tā labi kopā saistījās. Un, kā izrādās par šo gadu, viņas ir izveidojušas trio Limonādi, vai ne? Par ko es nemaz nezināju, bet tā kā mēs to uzzinājām, kad mums tieši back vokāli vajadzēja, tad viņas būs tur ar mums kopā, un mēs jau šodien mēģinājām, un izklausījās baigi labi. Tāpat kā 2009. gadā izdodot albumu Piparkūku sirsniņu un organizējot labdarības koncertus, arī šogad otra puse aicina līdzcilvēkus atbalstīt savus bērnu ciematus. Puslāts no katras pārdotās biļetes tiks novirzīts labdarības organizācijas mērķiem. Es ceru, ka cilvēki to atbalstīs un kad viņi būs pirmkārt ne tikai iejūtīgi, bet arī būs priecīgi par mūsu koncertiem. Un es ceru, ka viņi būs izdevušies un katrs no šiem koncertiem gūs baudījumu gan mums, gan arī cilvēkiem, kas viņus redzēs. Paralēli sagatavošanās darbiem turnejai grupa strādā arī pie jaunā albuma. Aicināts atbildēt uz jautājumu, vai kompozīcijas Asaras par dimantiem un kā nav tā nav sniedz ieskatu, kā varētu skanēt topošais ieraksts. Pauniņš norāda, ka visu vēl ir tikai tapšanas stadijā un par kopējo albumu skanējumu būtu pāragri runāt. Sākotnējā ideja par albumu bija tāda, ka viņš varbūt nebūs tik, ja iepriekšējais albums ir tāds, kur katra dziesma gandrīz vai tā kā hīts, vai ne? Principā, katra dziesma tā kā dziesma, tad uz šo albumu es personīgi gribēju viņu virzīt tādu vairāk eksperimentālu tomēr, un mazliet elektroniskāk un mazliet eksperimentēt, nevis taisīt tādas speciālas melodijas, tur ļoti labas un tā, bet vairāk eksperimentēt ar kaut kādiem bītiem, ar skaņām, bet es nezinu, pagaidām izskatās, ka tomēr tās dziesmas rodās atkal un atkal, un ka viņš varētu būt netik eksperimentāls, kā es biju domājis sākumā. Plānots, ka grupas otra puse jaunais albums tiks izdots 2011. gada pavasarī.